Cīnos un kaut kādu gelu paņem aptiekās, vai ne, un drusciņi Arī pasmēja. darbi viņi visi ir. Tā. Uz nakti, lai varētu, teiksim, Tā, un tā vieglāk mocamies. От сидения на холодном, горячие, горчичные ванны, наклейки всевозможные. Главное прогревание, тепло. Nu, kādreiz ir bijis, jā. Pagaidīju, kamēr pāriet un aptiekās kaut kādu smēri nopirkt, drusku посмērēju. Не болею, потому что все время занимаюсь физической подготовкой. В основном хождение на старости лет, и когда был молодым, бегал трусой. Все время. Nu, ir bijis. Ko jūs darījāt? Kā jūs cīnījāties, sadzīvojat? Sportoju. Nākamajā sižetā fizioterapeits pastāstīs par izplatītākajām kļūdām pašārstējoties. Arī par Dacas vīra iemīļotajiem piparu plāksteriem, un vai tie vispār ir pielietojumi radikulītu gadījumā. Un vēl par to, kāda nozīme ir gulēšanai uz plastmasas ežiem. Sirkstošiem radikulītu ārstniecības metodas būs atkarīgas no slimības veida un pakāpes, taču galvenās metodas būs kompleksā ārstēšana, proti tie ir medikamenti, nesteroīdie un steroīdie pretiekaisuma līdzekļi, B grupas vitamīni, urīna dzenošie un muskuļu atslābinošie līdzekļi, un bieži vien tas viss ies komplektā ar fizikālo terapiju un nodarbībām pie fizioterapeita. Jāizvairās no tā faktora, kas šīs saknītes ir, kam dēļ viņas ir iekaisušas. Ja, tātad sākot, tas ir varbūt no smaguma celšanas, kas var izprovocēt, un beidzot ar skraidīšanu ap pliku muguru. Akūtā periodā cilvēkam vispār jāliek ir miers. Ja? Viņu staipīt uz vingrošanu un likt viņam vingrot, tas viņam ir pārcilvēcisks moks. Nereti cilvēki ar pašārstēšanos pieļauj kļūdas, kuras nepaliek arī bez sekām. Viena no kļūdām, ko cilvēki varētu pieļaut, ir šo piparplāksteru lietošana. Tātad darbība ir sildoša darbība, un tādā veidā uzsildot vietu, kura ir iekaisusi, mums šis iekaisums nevis mazinās, bet viņš vēršās plašumā un izplatās, un cilvēkam sāpes kļūst lielākas, nevis mazākas. Ārstējot radikulītu vai muguras sāpes un nekonsultējoties ar speciālistiem, cilvēki bieži vien ķeras pie kādiem populāriem un bieži reklamētiem līdzekļiem, neizvērtējot, vai esošā metode ir atbilstoša. Kokalodītes, kosmodisku aplikators varētu iedalīt vienā kopīgā maisiņā, un šis maisiņš būtu refleksoterapija. Tātad augstāk minēto līdzekļu iedarbi ir apmēram līdzīgi. Ja? Galvenais ir nekaitēt. Ja? Teiksim, lielas pārliecības par to rekomendēt un noteikti palīdzēs. Es nevarētu tā teikt, bet ja cilvēkam paliek kaut drusku labāk, piemēram, no aplikatora, lai cilvēks lietot. Atsevišķos gadījumos nosauktās metodas derēs kā palīga līdzeklis ārstējot radikulītu. Tāpat talkā var ņemt dažādus muguras masāžas rullīšus, kā arī internetā nopērkamo Kuzņecova aplikatoru. Tikmēr bez speciāliem vingrinājumiem muguras un radikulītu slimniekiem neiztikt. Atbilstošu vingrinājumu kompleksu vislabāk ieteiks fizioterapeits. Un jāatceras, ka ne visi vingrinājumi muguras slimniekiem ir pieļaujami. Nepareizi trenējot vēdera presi, muguras sāpes tikai palielināsies. Ja mājas apstākļos mums ir varbūt tās bumba pieejama, ja, tad mēs varam vai nu apgulties uz vēderu uz bumbas, tādā veidā arī neliela tā kā stiepšana arī tai jostas vietai ir, bet tā ir tāda relaksējoša poza. Vai, ja pavisam ir akūta situācija, tad mēs apguļamies uz muguras, guļus uz muguras, uzliekam kājas uz bumbas, ja, un jostas vieta ir pilnīgi atbrīvot, ja, šajā situācijā. Tālāk jau, ja tās sāpes varbūt tās nedaudz ir mitējušās, tad mēs varam arī tādu stiepšanu, tādu vieglu trakciju varbūt veikt. Šeit mēs varam izmantot šo te mūsu aprīkojumu slingu, ja, tādu elastīgo saišu terapiju. Mājas apstākļos mēs varam vienkārši vai nu nomesties četrāpus un
pastiepjam to muguru, izturam šo pozīciju, teiksim, 10 līdz 20 sekundes varbūt tās, jā. Un, ko vēl mēs varam darīt? Ja mums ir kaut kāds stiens, varbūt mēs varam pakrāties uz savu svaru. Nu, uzmanīties no tādām straujām, rotējošām kustībām kaut kādām šādām te, jā, teiksim, ķermenī, jā. Izometriskais saspringzinājums, tas ir tad, kad mēs iespiežam šo jostscietu pamatnē iekšā šeit, jā. Iegunas tā kā parotē, iespiežam un izturam. Izturam 10 sekundes un atkal atbrīvojam, jā. Nu, šis būtu tāds viens no variantiem. Nu, tālāk, teiksim, vēl viens no vieglākajiem vingrinājumiem vienkārši, teiksim, ir iztaisnot, paņemam rokas aiz galvas, ja, un izelpā atceļam taisno kāju un atceļam ķermeņa augšdaļu. Nofiksēt un atlaižamies, ja. Slīpējiem muskuļiem līdzīgi mēs varam darīt šo, atceļam šo taisno kāju un saliecam pie pretējā, ja, pie pretējā ceļa, un jostscieta paliek piespiest tāpat tās pamatnē, ja, ja, teiksim, un apakaļ, ja. Izelpa, atpakaļ, ja? Un atpakaļ. Vai zinājāt, ka ielūkojoties varavīksnenē ir iespējams noteikt jūsu organismu vājās vietas? Šo metodu dēvē par irido diagnostiku, un tā ir pieejama veselības centrā Māre. Turpat mēs arī painteresēsimies par ārstniecisko masāžu, kas ir nepieciešama tieši muguras sāpju gadījumā. Irido diagnostika Latvijā ir jaunums. Kaut arī šī diagnostikas programma radīta 90. gados Kijevā, šobrīd pasaulē ir tikai 18 valstis, kurās to pielieto. Metodas būtība ir apstrādājot acis fotoattēlu speciālā datorprogrammā, noteikt, ar kādām veselības problēmām pacients saskāries. Un pēc šīs metodas var diagnosticēt mūsu organismu stāvokli dotajā brīdī, cik viņš ir enerģētiski spēcīgs un vai mūsu orgāni strādā pareizi, tā kā viņiem ir jāstrādā un visas mūsu sistēmas. Es varu diagnosticēt kuņu zarnu trakta saslimšanas, var diagnosticēt problēmas ar mugurkaulu problēmām, kas mums ir gandrīz katram otram mūsu valstī. Var diagnosticēt, teiksim, jūsu pārslimoto angīnu, ja viņi ir bijusi nesen. Ar irido diagnostiku pacients iekonomēs laiku un naudu un nebūs jāapmeklē neskaitāmi speciālisti, lai noteiktu kaitu. Diagnosticējot slimību caur acīm ar irido metodi, to var veikt līdz pat 95% precizitātei. Cilvēkam it kā viss analīzes vēl ir ok un neko nevar atklāt, un tad varbūt tās var noprecizēt, jo tajā acī tad tā problēma, kurā orgānā viņa konkrēti parādās, un jo acī tas tā kā ir redzams. Ja ir kaut kas tāds strīdīgs, jo cilvēkam liekas, ka viņš ir slims, ārstiem liekas, ka viņš ir vesels. Bieži vien tādi gadījumi ir. Un tādi cilvēki arī tā kā nāk uz šo diagnostiku, jo nesaprot, kas ar viņiem notiek. Speciālisti pēc izsaukuma ar irido diagnostikas programmu gatavi doties arī uz mazpilsētām un ciematiem. Bez tam, diagnosticējot radikulītu, turpat medicīnas centrā ir iespēja uzsākt arī kādu no masāžas kursiem. Masāža pie radikulīta ir īpaši rekomendējama. Savukārt ar vibromasāžu var panākt daudz ātrākus un labākus результатus ārstēšanas периоdā. При вибромассаже, значит, что? Улучшается кровообращение в мышцах. Мышцы разогреваются. Там уходят застойные всякие явления, шлаки, токсины уходят из мышц. Мышцы начинают становиться более эластичными, нормальный свой тонус приобретают и начинают, как нужно, подтягивать позвоночник. То есть, да, они одинаково его подтягивают. Позвоночник выпрямляется при этом и пропадают боли. Masāžas kursu ieteicams veikt 10 līdz 15 reizes pa pusstundai. Конечно, обычным массажем тоже классический массаж лечебный, но вибромассаж, он более быстрее помогает, да, восстановиться человеку. И вибрация, и как бы массаж двойное действие оказывает, и быстрее разогревает эти ткани, да, мышцы, и улучшает кровообращение в 2 раза быстрее, чем руками человек делает, да, массаж. Protams, piesakoties masāžas kursam jāatceras, ka nav labi to veikt slimības akūtā periodā. Tāpat masāžu nevarēs veikt ar onkoloģiskas saslimšanas, varikozo vēnu slimības, pie dažādām infekciju saslimšanām, paaugstinātas temperatūras. Savukārt, ja ir bijušas muguras operācijas, masāžu varēs veikt tikai pēc pusgada. To, ka muguras sāpju gadījumā suņu vilna ir kā glābiņš, būs dzirdējuši daudzi. No tās tiek adītas zeķes, šalles, vestes un pat biezi džemperi.
Bet ne visu suņu vilna ir noderīga šim mērķim. Piemēram, tik izplatīto Yorkshire terjeru vilna, vai pareizāk sakot, mati, nebūs derīgi. Kas tad suņu vilnā ir tik maģisks un kādi vēl tautas līdzekļi der pret muguras sāpēm nākamajā sižetā? Cīņai ar radikulītu tautas medicīnā ir gana daudz noderīgu procedūru. Kā likums pārsvarā radikulīta ir kakla daļā, kakla skriemeļa daļā un jostas skriemeļa daļā, kur ir vislielākās slodzes organismam. Saslimšanas sākuma stadijā ļoti labi palīdz masāža, tiesa, ja to veic speciālists. Izmasējot muskuli, sāpes atlaižās. Izsildot to visu lietu, un ņemot sildīšanu, tad tāda no tautas medicīnas receptēm varētu būt tāda ar svaigu priežu zāģu skaidām. Svaigas priežu zāģu skaidas ieberam kaut kādā traukā, ko var likt cepeškrāsnī. Apšpricējam drusciņu, pamitrinam ar ūdeni, un tad uz 4–5 stundām, kādos 30–40 grādos tādā temperatūrā turam, viņš tur uzkarst. Tad mēs viņu uzberam smuku uz gultu, uz palagu, tur apmēram, kur tā vieta, kas mums stipri stāv, un guļamies, un guļam, kamēr tās skaidiņas ir, jūtam, kamēr dot siltumu skaidas. Pēc šīs procedūras ir silti jāsaģērbjās. Kājās aujam aitas vai suņa vilnas zeķes, derēs arī vilnas apsēja mugurai. Cits uztaisa tādu tā kā sedziņu, aptin sev ap to vietu, vai tas ir kaklas vai jostas vieta, un tā visu laiku, ko tad dara tā sedziņa? Viņa jau dod siltumu. Siltumu dod arī medus recepta radikulīta apārstēšanai. Uzsildītu medu uzlējam uz muguras, un vēl forši būtu palikt termoforu apakšā zem tās vietas, kur tas medus ir uzsmērēts, jo siltuma iedarbībā tas medus ātrāk iesūcās iekšā. Viņš arī bišķiņ tur pātrina asinsriti, un pātvieglojums ir pa lielai daļai uzreiz. Locītavu sāpju ārstēšanai ieteicams pagatavot ceriņu zaru pilienus. 1,5 litru burkā liek ceriņu zarus, aplej ar degvienu un uz 21 dienu novieto tumšā, vēsā vietā. Jādzer pa 30 pilieniem 3 reizes dienā pēc ēšanas 3 mēnešu garumā. Ceriņu zarus var lietot ne tikai iekšķīgi, bet arī ārīgi. Ceriņu zarus var siet pie muguras klāt un gulēt uz viņiem. Tautas medicīnā radikulīta ārstēšanai iesaka arī pirtī iešanu. Vēl ļoti labi ir pirtiņā dabīgi ieiet ar kadiķu slotiņu papērties. Bet, pirtī ejot, es noteikti ieteiktu cilvēkiem ņemt pirtnieku talkā, jo arī pēc kadiķa slotiņas vajag pabeigt citu slotiņu, lai pēc tam nav nieze mugurā, visāds tāds lietas. Bet kadiķa slotiņa arī, viņš jau ir ass un viņš tur strādā. Tieši kadiķa slotiņa ir radikulīta gadījumā, tieši kadiķa slotiņa būtu ļoti laba. Cik cilvēku, tik viedokļu, katram pašam jāizvērtē, kura metode būs visefektīvākā. Tas ir mans uzskats, ka radikulītu izārstēt nevar, viņu var apārstēt. Certificētā dziednieka Andra Ļaksas ieteikums – dziednieks nav brīnumdars un burvis. To, kura tautas medicīnas metode derēs tieši jums, varēs noteikt tikai speciālists pēc rūpīgas izmeklēšanas. Pat ir noslēdzies mūsu konkurss par to, kāda veida dzintars tiek izmantots masāžā. Tiem, kuri uzmanīgi klausījās mūsu raidījumā uzdoto jautājumu, sameklēt pareizo atbildi nebija grūti, vai ne? Jo patiesībā masāžā tiek izmantots visāda veida dzintars. Vispirmām kārtām kristāli, ja pulveru veida, tad nelieli dzintaru gabaliņi un visbeidzot, lai dziļāk iedarbotos uz toksīniem jūsu organismā, tiek izmantot lielu, saujas lieluma dzintaru gabali. Izlozes kārtībā par konkursu uzvarētāju tiek atzīta Solveiga, kuru saņems Espā Rīga dāvanu karti. Par dāvanas saņemšanu jūs tiksiet informēti savā e-pastā. Sekojiet tam. Radikulīts bieži rodas no neizārstētas osteohondrozes, un 90% gadījumu tā ir pie vainas arī citos muguras sāpju gadījumos. Kurš gan par to vairāk varētu pastāstīt, kā viens no Latvijas visslavenākajiem spēka vīriem Raimonds Bergmanis. Raimonds mums pastāstīs par to, kā pareizi kustēties, lai mugura nesāpētu. Un to novēlu arī Dacis vīram un visiem pārējiem. Daudz pareizi kustēties, būt veseliem
jo dzīve taču ir skaista, vai ne? Latvijas spēka vīrs Raimonds Bergmanis par muguras sāpēm gan nesūdzas, jo atzīst, ka visa pamatā ir cītīga muguras trenēšana. Īpaši tam būtu jāpievērš uzmanība cilvēkiem, kur ikdienā veic smagu fizisku darbu. Nodarbojoties ar smagatlētiku un arī ar spēka vīru sportu, protams, ka bija šīs traumas, bet viņas nebija tik stipras un sekas atstājošas, jo pirms tam tika ļoti pilnvērtīgi un vispusīgi trenēta šī mugura jau no mazām dienām. Līdz ar to, man liekas, ja man atmiņa neviļ, tad vienu reizi man ir bijusi problēma ar muguru, kur tik veiksmīgi izārstēta. Esot pasaules rekordistam muguras muskuļu vingrinājumos, Raimonds Bergmanis aicina vairāk pievērst uzmanību tam, kā tiek veikti fiziskie vingrinājumi un vai tie noslogo visas muskuļu grupas. Tad, ja šis ir mugurkauls, ja, un viena puses muskuļi ir spēcīga un otra ir vāja, ja, šeit pieņemsim, ka viņa nav, ja, un kas tad notiks ar to pusi? Viņa tiks stumta prom, jo šie muskuļi ir spēcīgāki, un līdz ar to tas mugurkauls šādi kaut kādīgi arī ar viņu kaut kas viss notiks. Līdz ar to tad vajag veidot šo muskuļu korsetu no abām pusēm, un tad viņš nekur nekustās un stāv, un līdz ar to tad arī nav šo problēmu mugurkaulam, un tā ir tā lielākā problēma, ka mēs kādreiz vienmēr padomājamies, kā mēs izskatīsimies, ka mēs atpogāsim kreklu vaļā vai novilksim blūzīti, bet mēs nekad neizdomājam, kā būs ar mūsu mugurkaulu. Un arī darbojoties trenažieru zālē, kādu laiku instruktoram, var godīgi pateikt, apmēram 70–80% meiteņu, kas ir atnākušas uz sporta zāli, ir problēmas ar muguru, un lielākā daļa tās ir jaunās māmiņas, kuras ceļot savus bērnus no gultiņām, nepareizi ārā ir ieguvušas traumas. Nereti lielākās traumas cilvēki iegūst nepareizi cilājot vai pārvietojot smagumus. Tāpat arī jāsako tam, vai vietā, kur strādājam, mūs nodrošina ar atbilstošiem un ērtiem darbarīkiem. Daudziem cilvēkiem, kas pārvieto nes kaut kādus smagumus, vienmēr vajadzētu atcerēties, kā pareizi ir jāpaņem šis smagums. Un tā ir tā lielākā, man liekas, problēma, ka mēs zināmā mērā varbūt cilvēku tādas pamatīpašības slinkuma dēļ necenšamies vienmēr pietupties un paņemt to smagumu. Mēs vienmēr viņu gribam tā no augšas paņemt. Un tās ir tās sekas, kad rodās tās traumas, jā, jo arī kā rakt, kā grābt lapas, kā celt kaut kādu kartupeļu maisu. Visur ir vajadzīgs pirmām kārtām labi instrumenti, kvalitatīvi, kas atbilst jūsu augumam, jo nevar vai nu ar milzīgi garu slotu, vai ar milzīgi īsu slotu slauciet, vajag tā, lai jums ir pašam ērti. Vai mēs strādājam arī pat pie standarta, kas ir, man liekas, mēbeļu ražošanā šis augstums 90 cm virtuves virsma, atrodās, tad lielai daļai sanāk šādi. Es savā mājā arī izdarīju pacēlu pa 10 centimetriem uz augšu. Man ir metra augstumā, un tad es mierīgi skaisti griežu. Man nav jāsaliecās šādi, lai sagrieztu sīpoli vai sagrieztu kāpostu. Galvenais ir apzināties un nepārrēķināt savus spēkus, cilājot dažādus smagumus, kas nereti noved pie muguras traumām. Pasauciet labāk kādu palīgā, jo atcerieties, ka mugura ir visa jūsu ķermeņa balsts.